Mehudienas nav bijis jau no pašiem pirmsākumiem kā autosporta sacensības. 1994. gadā, tajā gadā radās tehniskās fakultātes studējošo pašpārvalde. Pirmos pāris gadus, apmēram 6, bija sporta spēles. Tu nevari būt organizators, ja tu dari tikai to ķeksīšu pēc. Rullīts, cik es atceros, bija brauc pa šosei un griezies pa kreisi. Jā, cilvēki sēž kokos, tā kā vārnas bez mazvai. Kārtīgos kokos cilvēkiem ļauj sēdēt. Labi, par lampiņam jūs skatu neņem nost. Jelgvaņam. Nopietni? Nē, kā? Vai ir kaut kas jauns? Man bija ļoti grūti paskaidrot pasniedzējiem fakultātē, kāpēc man vajag zināt tik ļoti Mehudienu vēsturi. Viņš nezināja, kas podkāsts ir. Tu pamocīji profesoru, lai uzzinātu vēsturi? Nice, tas ļoti labi. Cik es zinu, ka Mehudienas organizē LBTU studenti. Jā. Tu mācies 2. kursā. Es pašlaik esmu 2. kursā, jā. Cik liela procentuāla iespējamība, ka tu arī nākamgad organizēs Mehudienas? Es gribētu teikt, ka diezgan liela, tāpēc, kad šo gadu es eju kopā ar vienu no iepriekšējo gadu organizatoriem, un nākošo gadu man būs jāņem kāds jaunais zem sevīm apakšā azotē, lai ievirzītu viņu atkal tā kā priekš nākošajām Mehudienām. Jo mums tā būtība ir tāda, ka Mehudienas organizē pašpārvalde. Un tajā pašpārvaldē cilvēki visu laiku mainās, jo mēs varam pašpārvaldē būt tikai no 1. līdz 4. kursam, respektīvi, kamēr mēs studējam. Un, lai nebūtu tā, ka kāds cits no malas organizē to pasākumu, jo tas ir mūsu pašpārvaldes pasākums, tad tie studenti viņu paši organizē. Un tāpēc arī ir tā, ka, teiksim, ja es šogad sāku, tad nākošais gadu man jau ir jānovirza kāds cits, tāpēc, ka 4. kursā, tam nesenāk laika, jo mums ir jāraksta bakalaura darbs, un bakalaura darbu apvienot ar Mehudienām, teorijā var, tas ir darīts iepriekšējos gadus, bet tad tas ir šausmīgi, jo Mehudienas ļoti, ļoti daudz laika aizņem. Un tas sanāk tā, ka tu iestājies skolā, tu sāc mācīties, pašpārvaldē tu vari nonākt tikai par kaut kādiem labiem atzinumiem vai vienkārši iniciatīvas izrādīšanu? Nē, mums ir tā, ka kādā oktobrī var sākt nākt cilvēki tā kā uz atvērtajām sēdēm, kur mēs runājam par visādiem pasākumiem, ko mēs paši organizējam kā pašpārvalde. Un, ja tu normāli iesaisties tur, tad tevi uzņem kā biedru. Un tad jau tālāk biedri var sākt organizēt pasākumus, piedalīties, lemt kaut ko. Un tad tās Mehudienas ir tā, ka, pirmajam kursam mēs neesam atļāvuši organizēt, tāpēc, ka ļoti reti vispār kāds ir bijis uz tām pašām Mehudienām. Un pat, ja ir bijis, mēs tā kā tajā 1. gadā atļaujam druscītiņi viņam afiļēties smiltiņās, kāds ir vispār piedalīties no organizatoriskās puses, nevis tikai no skatītāju puses. Un tad 2. gadā tiešām, ja viss patīk, tad var ņemties un organizēt visu. Tas sanāk, ka 1. gadā tu no malas uz to visu paskaties. Nosacīti, jā. 2. gadā tu vari tikt, teiksim, savā ziņā kā māceklis, 3. gadā tu jau kādu, un 4. gadā tu vari tikai kādu labu vārdu ieteikt, jo tev bakalaura darbs jāraksta. Man druscīt savādāk sanāca, tāpēc, kad es uz Mehudienām jau eju no bērna kājas, un katru gadu gandrīz esmu bijis. Un tad pagājušajā gadā es jau paņēmu tādu samērā lielu nastu, un tad šogad jau biju samērā gatavs pats arī organizēt. Tu atbildēji man jautājumu tikko. Es jau vilku gaisu, lai jautātu, un tu atbildēji. Bet es gribētu vēl par vēsturi. Es zinu, ka šogad notiek Mehudienas jau 29. gadu pēc kārtas. Nē. Nav pēc kārtas. Nav pēc kārtas, ir 29. reizi. 29. Varbūt tu vari pastāstīt, kā viņas radās un kāpēc nav pēc kārtas un kāds bija iemesls, kāpēc kaut kas izpalika? Kā vispār radās, bija tā, ka 1994. gadā Mehudienām ir pirmais gads, kad tas vispār notiekās. Jo tajā gadā radās tehniskās fakultātes studējošo pašpārvalde. Un vispār tāda interesanta lieta, kad Mehudienas nav bijis jau no pašiem pirmsākumiem kā autosporta sacensības. Pirmos pāris gadus, apmēram 6, bija sporta spēles. Vienkārši studenti nāca, spēlēja futbolu, basketbolu, streetbolu, bija virves vilkšana, svaru celšana un tā tālāk. Un kaut kādā brīdī sāka nedaudz pāriet uz to, kad bija arī kaut kāds tā kā it kā skaistuma konkurss,
Bet to sauc, protams, savādāk tajā laikā. Bet tāpat tās studenti varēja atrādīt savas mašīnas, un arī tikai studenti, nevis visi apkārtējie. Un tad vienā brīdī parādījās arī veiklības brauciens, kas bija apmēram vienā brīdī ar to skaistumu konkursu. Pēc tam tikai sāk parādīties kaut kāds ātruma aplis un dragreis un tā tālāk. Un viss arī sākumā notika mūsu fakultātes iekšpagalmā, nevis rullītī. Rullītī notikās tikai kaut kādi priekšnesumi, konkursiņi no atbalstītāju puses veidotie, bet ar autosportu tur bija, varētu teikt, ļoti maz sakara. Un pirmais kā tā bija tas veiklības brauciens, kas šogad mums vairāk, diemžēl, nav. Bet tas arī notika Jelgavā, ne rullītī, vienkārši pie vienas no mūsu laboratorijām, kur bija salikti konusiņi un studentiem bija iespējams vienkārši parādīt savas prasmes autovadīšanā no veiklības puses. Un tad parādījās dragreis nākotnes lidlaukā, arī ne rullītī, bet lidlaukā. Un turpat uz vietas, cik es esmu tagad pēdējās dienās uzzinājis par to vēsturi, tad turpat uz vietas arī notikās ātruma aplis. Un tikai tad kaut kādā brīdī, ap kaut kādu 2007. Gadu, aizgāja visu uz rullīti vispār projām. Tāds mazs ievads, bet daudz uzzinājām. Jā, tu jau vēl jautāji par to, kāpēc nebija pēc kārtas kaut kāds. Jā. Mums lielākais robs bija Covid, kad Covid dēļ mēs nevarējām sanāk 2019. Gadā, laikam, sākās Covid. Vai 2020. 19. gada beigas pasaulē, 20. gada sākums pie mums. Jā, un tad, 20. 21. laikam, 22. nenotika mums tas pasākums, tāpēc, ka, dēļ visiem ierobežojumiem, un tad atkal viss aizgāja no sākuma. Vienkārši man mulsina tas plakāts. Mehu dienas 29. It kā būtu 2029. gads, bet tas vienkārši 29. pēc kārtas. Par mehu dienām. Cik ļoti tev liekas, tavā redzes lokā, kad ir tas labi, tu mehu dienās piedalies jau gandrīz no bērnu kājas, tu tur esi bijis kā skatītājs, iesaistītais. Pareizā virzienā iet pasākums? Attīstības ziņā. Es gribētu teikt, ka jā. Mēs katru gadu pieliekam kaut kādu drusciņu klāt, bet mēs augam gan kvalitātes ziņā, gan viss notiek pārdomātāk. Arī no iekšējās puses mums ir kaut kādi jau tā kā iestrādes veiktas, lai nebūtu tā, ka katru gadu būtu jāiet visam no nulles cauri. Kā bija, labi, nebija no nulles, tad, kad bija sanāk uzreiz pēc Covida. Tas sanāk bija 26. mehu dienas, jā, kad vecie, kas bija organizatori, jau bija ļoti daudz ko aizmirsuši. Un arī cilvēki kaut kādā ziņā bija pamainījušies gan ārpus tā pasākuma, gan pašā pasākumā. Un tad no sērijas ej pie vecajiem, vecais nelīdz galam kaut ko atcerās. Un tad, bija grūti ieskrieties. Bet tagad jau viss atkal tā sakārtojās plus mīnus tā pa savām vietiņām. Tiem, kas to nezina, tad mehu dienas nav komerciāls pasākums. Viņi visi naudiņi, kas ir sponsori, piesaistīties, dalības maksas. Ir dalības maksas? Mums ir dalības maksas, dalības maksas, biļešu tirdzniecība, viss paliek sanāk pašpārvaldei. Tas ir pasākumam. Paliek, tas, es teiktu, ir nosacīti, tāpēc, kad mēs ņemam tās dalības maksas un ieejas biļetes visu pārējo, lai mēs varētu nosekt tos pasākumu izdevumus, kas ir tiešām lieli. Tas ir, visas īres naudas, viss, bet, teiksim, tas, kas paliek nākošajam gadam, tas ir ļoti, ļoti, ļoti maz. Labi, bet tas tāpat ir bonus, ja kaut kas paliek, nekā jūs paliekat ar mīnuszīmi. Jā. Tā kā algu neviens no tiem puikām nesaņem, kas tur to visu organizē, ņemās un darās. Visu mēs darām uz principā, iniciatīvu. Jā, lai saprastu, tas nav pelnošs pasākums, tas ir bezpeļņas organizācija, bezpeļņas organizācija, jā. Viss naudiņi, kas ienāk, viss tiek novirzīti kaut kur. Jā. Tāpēc arī mēs cenšamies kaut ko uzlabot, katru gadu varbūt kaut ko savādāk izdarīt un tādā ziņā, kad mēs neejam uz to un neskatāmies, kad pēc mehu dienā mēs tur varēšu nopirkt to vai to. Tā galīgi nav. Man tagad būs tāds jocīgs jautājums. Bišu apakaļ, kas ir pašpārvalde? Kāda vispār ir tā galvenā būtība? Jo es esmu mācījies augstskolā, mums nekā tāda nebija, varbūt es vienkārši neiesaistījos. Man interesē aiziet atsēdēt savus stundas un prom. Kas ir skolas pašpārvalde? Ko viņi, kas, teiksim, tā galvenā pamatfunkcija ir? Galvenā pamatfunkcija, es teiktu, ir tā, kad mēs uzklausam to, ko saka studenti, pārstāvam studentus universitātes vārdā, pārstāvam studentu viedokli. Tā būtu pareizāk teikt.
Un, respektīvi, mēs esam cilvēku bariņš, kas arī organizē mūsu fakultātes pasākumus, un tās pašas mehu dienas bez pašpārvaldes nebūtu. Cenāk, jūs esat vienkārši iekšējā skolas organizācija, kas principā vairāk vai mazāk rūpējās un atbalsta studentus. Tas ir noteikti visas iesvētības, kā saucas, izskriet man no Fukšu bāla laikam, vai kā viņi bija skolas valodā. Tas viss ir uz jums, jā? Jā. Arī visādi kaut kādi tur ballītes Jelgavā tonusā. Tās arī mēs kaut kādas organizējam un, kā teica, iesvētības. Un mums arī ir šaha vakari un viss kaut kas tam līdzīgs. Vai ir vēl kas tāds citās augstskolās, tik liela mēroga kā mehu dienas? Vai es dzirdēju, jo es nezinu? Jā, tas mēs iekšā esam runājuši par to, ka mūsuprāt, mēs vismaz neesam dzirdējuši, ka vispār ir tik liels pasākums starp Latvijas universitātēm, starp Lietuvas universitātēm. Par Igauniju mēs neesam vēl pārliecināti. Bet mēs nebēdamies teikt to, ka mums ir lielākais studentu rīkotais pasākums Jelgavā, Latvijā. Es neskaidroju kaut kādas lielās Fukšu bāles, kas ir, bet, vai izlaidumi? Es domāju, ka mums pat ir vairāk cilvēku, ko mēs savācam. Tas Fukšu bāles, es nezinu, es baigi lielās nav. Es zinu, ka tagad laikam tā augstskola saucās Riseba. Erseba, Riseba, viņi tur tos nosaukums. Viņiem lielākais pasākums, ko es esmu dzirdējis, ir bijis Dzelzceļnieku muzejā Fukšu bāle. Bet viņš arī nebija mega, jo tas jau ir pirmā kursa iesvētības. Tad rēķina, ka tev ir visi pirmie kursi. Ja tev ir 4 pirmie kursi, tad tur varbūt 150, 200 cilvēki. Mehu dienās es domāju, ka dalībnieki ir vairāk nekā... Iespējams, jā. Cik jums pagājušajā gadā bija dalībnieki? Pa visu kopā, viss autoorientēšanās, viss, kas bija pagājušajā gadā. Nāsam skaitījuši. Noteikti kaut kur pierakstos ir, bet... Labi, apmēram. Apmēram kaut kas, es gribētu teikt, pie 300 dalībniekiem. Labi, tur varbūt kāds kaut kur pārklājās, jo kāds tur vairākās disciplīnās piedalās, bet iedomājies 300 dalībnieku. Daudz ļoti. Tas ir daudz. Pirms ķersimies skatītāju jautājumiem, man vēl ir jautājumi par to, kas šogad tavuprāt būs interesantākais. Man kā skatītājam, es nekad neesmu, man liekas, ka piedalījies vienā no pasākumiem kaut kad sen, bet es nekad neesmu bijis kā skatītājs. Un tagad jums ir 3 dienu programma. Jā. Vēl vienmaz pauzīt. 3 dienu programma arī pirmo reizi ir, cik es saprotu. Tik pilna 3 dienu programma. Mums katru gadu pa lielam ir tā 3 dienas, bet parasti tā piekdiena ir sākās kaut kādos 6 vakarā, 7. Labi, tagad es varu pēc savu jautājumu apakaļ. Protams. Pieņemsim, es esmu autoentuziasts. Es nebraucu sportā neko, es esmu autoentuziasts, es izlasu plakātu mehu dienas, kurā no pasākumiem es varētu vienkārši aizbraukt un piedalīties. Es negribu ātrumā apli braukt, es negribu dragreiz braukt, jo tas nav priekš manīm. Vai tu parastam cilvēkam, kas, teiksim, kam ir mašīna, tiesības, jaunieks? Kur tu iesaki piedalīties? Es domāju, ka, ja tev ir smuka mašīna, tu vari pieteikties uz autoskaistumu konkursu, bet tas arī ir tā kā nedaudz specifiski, jo tad tev ir jāiegulda kaut kas, bet kā cilvēks parastais, tu vari savākt savu komandiņu, kaut vai 2 cilvēki jūs varat būt, un piedalīties nakts autoorientēšanās, kas mums ir. Sanāk piekdienas vakarā ap 7 viņi sākās un iet līdz sestdienas 3 rītā. Respektīvi, pirmā daļa ir fotoautoorientēšanās, kur mēs sabildējam bildītes pa Jelgavu, ieliekam kaut kādu mazu fragmentiņu no bildes vai kaut ko tādu, un tad tev pie tās vietas ir jāuztaisa bilde komandai. Un otrā daļa ir, tas vairāk varbūt jelgavniekiem ir kaut kāds plusiņš, kad tu zini tās vietas. Un otrā daļa gan ir jebkuram, kad mums ir koordinātas, bet viņas ir aizšifrētas. Tur risinot visādus prāta uzdevumus, tiec pie koordinātām, aizbrauc uz turieni, cilvēki tevi tur sagaida, no mūsu puses cilvēki, izpildi kādu uzdevumu, tiec pie attiecīgiem punktiem, un tā pavadi visu to naktī vizinoties riņķī pa Jelgavu. Izklausās interesanti. Jā. Labi, sākuma pirmā daļa noteikti vienkārši ir adrešu saraksts ar bilžu sarakstu. Klasiski. Tikai bildes. Klasiski checkpoint, ne adreses nav? Nav adreses klāt, ir tikai bildes. Fragmenti no bildēm. Bet tas ir ceru, ka jūs esat liels objekts paņēmuši. Nav tādus, kas nav tā, ka mēs uz vienas ieliņas tur ir kaut kāda specifiska mājiņa, maziņa un to nobildējam. Tā arī, lai cilvēki no malas varbūt to varētu zināt, vai pameklējot internetā kaut ko varētu atrast. Jo nav tā, ka mums ir šausmīgi kaut kas tur ļoti, ļoti tāds. Iemetot iekšā Google bildes fragmentus. AI, mākslīgais intelekts. Vajag telefons atņemt pirms starta. Tas jau atkal nav vairs tas.
Un arī bildes vajag uztaisīt, ne jau kamera vizinās līdzi. Ziepitrauku mazot. Arī tas ir jāmāk izdarīt, protams, tas ir skaidrs. Nē, tas ļoti interesanti, jo, teiksim, tas nav kā standartā, jo nav noslēpums, ka vēl joprojām ik pa brīdim organizē orientēšanās brauciens, kur pamatā šobrīd ir adrešu saraksts, bet par cik tev ir zināms, kur tas objekts atrodas. Tā bilde ir kaut kāds mazs ķiņķēziņš, teiksim, uz telefona būtu. Tu aizbrauc uz adresi, un tev reāli viņš ir jāatrod. Ja tas notiek naktī, tas nevienmēr ir vienkārši. Tāpēc mums arī no vienas puses ir tas ne naktī, bet vakarā vēl, kad ir plus mīnus gaišs ārā, tad mums ir tā, ka no 7 līdz 8 ir tā fotoorientēšanās, un tad, teiksim, kaut kāds grafitī sienas vai liela, izteiktas kaut kādas būves vai pie kāda benzīna tanka jānofotografējās. Un arī tiem, kas neatrod bildes, mums apakšā ir papildu uzdevumi, teiksim, tur nofotografējies pie dzeltenas mašīnas vai nofotografējies sporta auto. Tādi, kas ir tādi vieglāki, lai cilvēki vismaz kaut kādus punktus dabūtu. Labi, tagad parunāsim bišķi tikai par skatītājiem. Ko tu rekomendē skatīties? Kas ir tas, teiksim, tā, man ir brīva piekdiena, sestdiena, svētdiena. Es esmu nolēmis, ka es braukšu uz mehu dienām. Man tur būs piekdiena, ko redzēt, vai piekdiena vairāk vai mazāk ir orientēšanās pasākums? Nē, mums piekdienā no 12. ir Jelgavā Pastasalā pasākums jau sākās, kur būs auto skaistuma konkurss, kā arī dažādāki uzņēmumi prezentēs sevi. Būs arī no uzņēmuma puses visādas aktivitātes, ko mēs vēl cenšamies katru dienu vēl piesaistīt kaut kādus vēl papildus uzņēmumus, lai skatītājiem būtu maksimāli interesanta tā diena, lai nebūtu tikai tā, ka skatītājs, teiksim, aizbrauc, tur ir 3 teltis uzņēmumiem no sērijas un 5 minūtēs un cauri. Un tā piekdiena apmēram tāda ir, kad tajā Pastasalā ir gan skatītājiem, ko darīt, gan no mūsu puses mēs varam kaut ko dot pretīm. Un sestdienā mums rullītī ir Drag Race visas dienas garumā un Decibelu Drag Race, kas ir skaņas audio sistēma, tā kā prezentācija. Un kā arī visas dienas garumā pa pauzēm visticamākais, kad būs drifta taksis, kas arī, manuprāt, skatītājiem pat ne no skatīšanās viedokļa, bet ka tu pats vari iesaisties tajā drifta mašīnā un tevi izvizina to aplīt, dabūt to pieredzi, kā tas ir un tās sajūtas noķert. Vēdienā mums ir, es gribētu teikt, kad visinteresantākā diena, kad ir ātruma aplis un drifts, kā arī, protams, pa vidam ir tas drifta taksis, ko mēs katru gadu laižam, lai apmeklētāji arī varētu uzkļūt uz tās trases virsū un paši izbaudīt kaut kādu daļu no tā pasākuma. Un, ātruma aplis ir rīta pusē un drifts ir vakara pusē. Un kurš ir vispopulārākais, no dalībnieku viedokļa apmeklētākais disciplīna? Apmeklētākā. Jā, es teiktu, ka tas ir Drag Race, tāpēc, kad nosacīti, tas ir tāds visvienkāršākais arī no nolikuma puses, ko tu vari izpildīt, un tev nav jāmāk kaut kas, bet tajā pašā laikā mums arī ir ļoti daudz dalībnieku ātruma aplī, jo tur arī ir atkal tas pats, un drifts mums arī vienmēr ir pilns, bet tur atkal, protams, ir nolikums viss, kas ir, un tev arī jāmāk to darīt. Tu nevari vienkārši no ielas atbraukt un to darīt. Es nevarēšu savu taurānu, ja? Jā, bet tajā pašā laikā tu ar savu taurānu var atbraukt uz ātruma apli, jo tur arī, brauc uz ātrumu pa trasi. Brauc tik ātri, tu vari pabraukt. Tu jau var Drag Race'ā taurānu piedalīties. Arī, jā, Drag Race'ā. Taurā 77 kW. Nekas. Jautājums par Drag Race'u. Jums ir klasiskais Drag Race, vai jums ir tā kā jau tagad ir mūsu čempionātā, kad ir tās pa grupām dala pēc laikiem, vai jūs vienkārši dod vaļā pēc laika? Nē, mums ir tā, ka šogad ir jaunums. Bija arī teorijā pagājušajā gadā, bet mēs nedaudz vēl vienkāršāk esam uztaisījuši apmeklētājiem, dalībniekiem, nevis apmeklētājiem. Kad, respektīvi, tad, kad tu piesakies internetā viņam, tu vienkārši uzspēj to, ka tu piedalies Open klasē, jo, teiksim, cilvēki nezina, cik sekundēs viņš brauc to distanci. Un tad pagājušajā gadā bija tā, ka kāds bija pieteicies uz kaut kādu no sērijas visātrāko klasi, bet realitātē viņš brauc ar, ne tik ātru mašīnu, lai varētu konkurēt. 1,6 atmosfērisko benzīnu. Apmēram, jā, un tad mēs uztaisījām Openu, un pēc kvalifikācijas laikiem vienkārši sadalīsim klasēs. Tos laikus no galvas nezināšu, tas viss ir nolikumos atrunāts. Bet tas ir ticamākais kā čempionātā. Visticamāk, tad tie jau, kas zina par Drag Race, tad apmēram jo, mums arī ir sekundes. Tā, ka mums katrai disciplīnai ir savs atbildīgais. Jā, protams, es esmu atbildīgais tā kā par visu, bet
par visu nevar būt atbildīgais, jo tas pasākums ir tieši, diezgan liels, es teiktu. Un, ja man tagad vēl būtu katrā disciplīnā viss perfekti jāpārzina un jānoorganizē, tad es noteikti pēc pasākuma varētu kaut kur mētāties krūmiņos un bez spēka būt. Tev vienkārši ir jāzina, kurš ir par to atbildīgs. No to pietiek. Man kā skatītājam, ko es vēl varu bez autosporta sagaidīt tur? Teiksim, skaidrs, piekdienas aizbraucu, paskatos, kas ir jūsu atbalstītāji, jo tie uzņēmumi, kas tur būs, tie ir jūsu atbalstītāji. Protams, tā ir tikai viena daļa no. Jā. Es, teiksim, piekdien padzīvojos pa Pasta salu, ja man tā orientēšanās saista, tad es viņā piedalos, nesaist nepiedalos. Sestdien, svētdien, principā, viss ir rullītī. Nekur citur nekas nenotiek. Es tur dabūšu paēst. Man tur būs, kur bērnus likt, bērniem būs ko darīt, vai tas tomēr ir bezbērnu pasākums? Nē, tas ir pasākums ar bērniem, jo mums būs arī piepūšamās atrakcijas, būs arī tāda lieta, man pašam tas bija jaunums, bet mums uzrakstīja rotējošā māja, respektīvi, es nezinu līdz galam, kā tas strādā, bet cik es Instagramā viņiem redzēju to, ka tu iekāp iekšā mājā un vienkārši griežās uz riņķi. Tāda iekārta, kas ir uztaisīta uz piekabes, bet es nezinu, kā tur ir. Vai tu stāvi tur uz zemes, vai tev kaut kā piesprādzē, lai tu būtu tajā tā kā griestos līdzi. Kaut kas tāds jauns, interesants. Un par ēšanu, mums ir ēdinātājs uz vietas kafejnīca, kur var riktīgi garšīgi paēst. Tas nozīmē, ka desmaizes principā nav jākrāmē somā līdzi. Var paņemt līdzi, bet tā, kad paliks neēdz, tā nebūs. Paņemt līdzi viens, bet tas, kad lai tu zini, ka tu aizbrauc uz pasākumu, jo ir bijuši ļoti daudz masveidīgi pasākumu, kur vienkārši nav ko ēst, un tad tu tur skrien apkārt uz tuvajiem veikaliem, benzīntankiem. Man šajos pasākumos parasti tā, ka es pēdu brokastis no rīta, un tad pa dienu es pat aizmirstu paēst. Tāpēc, ka tu varētu teikt, ka piedalies tur. Bet tu neesi skatītājs. Nē, es tieši, kad arī skatītājs esmu bijis. Nē, es gan ne. Es aizbraucu kādu autosportu pastīties. Nezinu. Kad vajag tajā dienā friškas ar mednēcenēm un štovētiem kāpostiem apēst. Viss atskaitot kāpostus der. Labi. Tad ķeramies klāt skatītāju jautājumiem. Nav diši daudz. Un es pat nezinu, kāpēc nebija tik daudz varēju uzdot, jo apkārt paklausoties cilvēkiem vienmēr ir tik daudz tie jautājumi, bet neviens viņus īsti neuzdod, jo mēs arī paši esam mēģinājuši mūsu Instagramā jautāt, tā kā ielikt, ka jūs varat uzdot mums jautājumus, un reāli tie jautājumi ir, pāris jautājumi, bet tu pat zini, ka varētu uz kaut ko atbildēt un gaidi kaut ko, bet realitātē viņi nav. Negribu publiski jautāt, vai tas otrs variants latviešiem, ka negribu izklausīties stulbs. Jā, ļoti iespējams, bet, man liekas, stulbi ir drīzāk nepajautāt kaut ko. Mums ir arī stulbi jautājumi, tos mēs nejautāsim. Mārtiņ, tu sāc to vaļā ir. Yep. Es atvēršu savu vaļā tūdās. Šo jau mēs tagad drusciņi pieskārāmies, bet, tu varēsi vēlreiz tā skaisti. Kādi ir lielākie izaicinājumi un šķēršļi organizējot šo pasākumu? Es teiktu, ka pat baigi šķēršļi tādi nav nekādi. Tev ir jābūt apņēmīgam un jāzina, ko tu gribi no tā visa dabūt ārā. Tā kā tu nevari būt organizators, ja tu dari tikai to ķeksīša pēc. Tev tiešām tam visam ir jāpatīk. Un, es nezinu, manuprāt, šķēršļi nekādi nav, noteikti nav. Un tas kad paņem ļoti daudz tavu laiku, bet nekas šausmīgi sarežģīts nav. It sevišķi, ja tev ir īstie cilvēki īstajās vietās. Tad nākamais jautājums. Sveiki! Man jautājums, kā jums šāda tipa pasākumā sanāk savākt tik daudz dažādu domājošu kopā? Un dalībnieku starpā nekad nav domstarpības, jo tomēr katram ir savs redzējums par lietām. Jā, manuprāt, arī ir tas, kad mums ir tik dažādas tās disciplīnas, kā arī aktivitātes kaut kādas blakus. Gan skaistuma konkurss, gan nakts auto orientēšanās, ātruma aplis, decibelu dragreis, tas viss, teiksim, mums no visa ir pa druskam savākts kopā, lai varētu to pasākumu apmeklēt maksimāli daudz cilvēki. Jo tas arī ir, manuprāt, tāds nelielais, neoficiālais sezonas startiņš, jo mums parasti ir aprīļa vidus un beigas, kad vēl neviens īsti autosporta pasākums nav tā kā iestartējis. Un tad visi pēc ziemas miega, lai var atnākt un izbraukties trasē. Un tādas domstarpības, manuprāt, nav bijušas ne dalībnieku starpā, ne skatītāju starpā. Dalībnieki nav tur kasījušies, vai ka tur ātruma aplis tik daudz dabūn pabraukt, mēs driftaru mazāk dabūnam patrenēties? Nē, varbūt vienīgais kaut kāds mazais konfliktiņš ir par to, kad viņiem ir jāsamainās dalībnieku parkā,
kad, teiksim, beidzās ātruma aplis un uzreiz jau ir drifts, kad tā vieta ir tik, cik viņa ir, diemžēl, un mēs neko tur nevaram darīt. Bet parasti viss kaut kā notiek diezgan operatīvi, kad no ātruma apļa, tas ir tieši svētdienā, jo ir divas tās disciplīnas, kad no ātruma apļa visi parasti ātri sakraujās, uzkraujās, pabrauc maliņā kaut kur, un tad atstāja to dalībnieku parku tīri drifteriem. Bet, jā, mēs dzīvojam draudzīgi. Vietas ir tik, cik ir, diemžēl. Diemžēl mēs tur neko izdarīt nevaram. Jā, tad ir vēl viens jautājums, kurš man liekas... Es negribu būt nepieklājīgs, bet tu zini manu viedokli par to visu. Vai ir plāns kārtīgi visu šogad sarunāt ar pašvaldību, lai braukt gribētāji nepaliek bez tehniskās apskates vai bez auto? Jā, tas mums arī ir tāds sāpīgs temats, bet tajā pašā laikā, tu jau, ja tu brauc ar to savu modificēto kaut kādā ziņā auto, es neteikšu, ka es tā nedaru, bet tu katru dienu riskē ar to, ka tu pazaudēsi to tehnisko apskati, Jelgavā varbūt tas ir izteiktāk, kad mums uz pasākumiem tieši tā policija stāv kaut kur pa ceļam, bet es arī dzirdēju to, ka Rīgā biķerniekos uz drifta treniņiem policija uztaisa tehnisko apskati pa ceļam, un tur arī džeki pazaudē apskates, kad brauc ar savām drifta mašīnām, kurām ir kaut kādā veidā dabūta tā apskate uz treniņiem, un ne jau mēs to organizējam. Tā kā to mums tā vienkārši ir, kad viņi uzzina to datumu, viņi tur nostājās un veic to kontroli, bet, manā uzskatā, ja tu brauc piedalīties, brauc ar piekabi. Tā kā trasē var notikt jebkas. Un pēc tam čakarēties, dabūt to piekabi, lai tu dabūtu to savu mašīnu projām, ir daudz sarežģītāk, nekā tu vienkārši būtu atbraucis uzreiz ar piekabi, un, problēmas nekādas. Un no skatītāju puses, jūs tā kā zinat to, ka mums katru gadu, diemžēl, tā būs, nezinu, paņem mammas mašīnu, kurai nav nekas izdarīts, tā kā neviens jau nenovērtēs to, ka tu esi atbraucis kā skatītājs ar to savu uzķūnēto mašīnu, kurai diski ir ārpus arkām vai kaut vai tās pašas lampiņas kaut kādas saliktas vai, hidra vai metināts reduktors uzlikts, Labi, par lampiņam jau skatu neņem nost. Jelgavaņam. Ja tev ir neatbilstība, ja uz vietas inspektors konstatē, ka tev ir kaut kāds punkts, kas ir vērtējums kā 2, tad uzreiz paliec bez tehniskās apskates. Es īsti tur to juridisko pusi līdz galam nezinu, jo ir dziļāti gadījumi, ka policija tev aptur, viņiem ir aizdoms, tad viņi tev eskortē uz tuvāko tehnisko apskatu, ir gadījumi, ka inspektori ir uz vietas, bet man liekas, ka pats būtiskākais, šis pārsvarā tie ir jaunieši, būtiskākais, ko viņi nesaprot, ir tas, ka viņi tajā brīdī var uzskatīt, ka viņi brauc bez apdrošināšanas. Jo, ja tev mašīna neatbilst CSDD prasībām, apdrošinātājs var uzskatīt, ka tevi var neapdrošināt. Un tas ir, ja tu nejauši kādam ieslīdēsi sānos, durvīs, aizmugurē. Bet tev ieslīdēs. Ja tev ieslīdēs, tas ir mazāk, tad tu jau neesi izraisītājs. Bet, ja tu esi vainīgs ceļu satiksmes negadījumā un tava mašīna nav atbildus tehniskajām prasībām, kas ir mūsu šī gadījumā, es nezinu tur to likumisko pusi, bet tu nevari iziet ar viņu CSDD apskati, tad apdrošinātājs var atteikties izmaksāt kompensāciju un no tevis vērsīsies tiesā un regresa veidā piedzīs naudu. Tas ir, man liekas, būtiskākais, ko cilvēki īsti neaizdomājās. Es to pat īstenībā nebiju aizdomājies. Jo tas jau ir vienalga. Tas stulbā situācija, tu vienkārši nejauši stāvot rindā, kādam uzbrauks virsū. Un tas nedod Dievs, tas priekšā pagadīsies jauns Lexus. Vai Emka. Vai Emka, kur apdrošināšanas kompensācija vienkārši būs kosmiska. Kur apdrošinātājs centīsies. Kur viņš centīsies. Protams, ka tur, teiksim, nevienmēr viņa roka, bet vienkārši tas ir tas, kas ir jāliek aiz auss. Un ja tu brauc uz pasākumu nelegālu mašīnu un tevi pirms pasākuma apter, kur tur organizators vainot? Ne jau jūs tur speciāli piezināt, hei, policija, tehniskā apskata, ja mums šodien pasākums braucat pačakarēt kādu. Viņi taču paši zina to, tad, kad ir. Tas sākās, tad mēs kļuvām par diezgan daudz procentiem nelaimīgāki, jo, protams, mēs saprotam to, ka daļa vaino mūs, ka mēs to esam izdarījuši, lai gan mums ar to vispār nekāda sakara nav, bet tas, ka cilvēki arī neieklausās, varbūt, ka mēs sakam, nē, to nedarījām mēs, jo cilvēkiem jau uzreiz tas priekšstats par to pasākumu izmainās, kad viņš ir pozitīvs, jā, mēs tūlīt braucam uz to pasākumu, viss būs forši, un pēkšņi viņš paliek bez apskates. Vairs jau negribās nemaz braukt uz turieni. Jā, bet mēs visi apzināmies tos riskus, kas ir, ka tu brauc uz ielas ar mašīnu, kur iekšā ir hidra, metināts vai vēl kaut kas. Tieši tā iemesla dēļ man pagalmā stāv trailers, un es mašīnu dzenu tikai uz traileru, un tad arī dodos, kur man vajag. Tieši tā. Tāpēc es nemaz necenšos savai mašīnai iziet apskates, ja man kaut kur vajag, uzdzenu uz traileru un aizvedu. Bet es nesaprotu tos cilvēkus, kas apvainojas, jo, nedomājies,
tev kā organizatoram, kur tev labums, ka tavus apmeklētājus kāds čakarē? Nevienu nav. Tur jau tā lieta. Vienkārši, teiksim, rullītis, cik es atceros, bija brauc pa šosei un griezies pa kreisi. Jā. Jau no kreisā pagrieziena, tā kā viss ir ciet un tas sākās jūsu teritoriju vai... Mūsu to, ko mēs, protams, īrējam to rullīti. Skaidrs. Sākās pa lielam 100 metri pirms žoga. Un kurā vietā tā policija parasti tusē? Policija tusē sanāk braucot uz rullīti. Ir sliedes, kurām ir jāpārbrauc pāri 2 gabalas un starp sliedēm. Tur ir viņiem tāds placīts, kurš, nemaldos, pat piedara, ja ne policijai, tad valstī točna. Labi, tas vienalga, kam viņš piedara, bet jā. Viņi tur norezervē viņu uz to datumu un uzkraujās. Vienkārši šī gadījumā, ja, teiksim, viņi stāvētu tādā vietā, kur tu no šosejas griezies pa kreisi uz rullīti, tad jūs vēl varētu iet un runāt, par cik jums tur tās vietas ir, cik ir, un traileri ir jāņem nost kaut kur, jā. Bet ja viņi stāv pilsētas vidū, kā jūs to varat ietekmēt? Tāpatās pie Jelgavu arī tajā pasākuma dienā braukā policijas ekipāžas, kas tieši apstādina un saka, hei, jums jāsako mums, brauciet uz turienu, uz to punktu, jo arī ikdienā pa Jelgavu braukā policija un ved cilvēkus uz tehnisko apskati, kā tas nav nekāds jaunums, kad Jelgavā var pazaudēt apskati. Es varbūt skanējuši stulbi, bet es pat savā ziņā esmu, tas pat man pat liekas forši, kad ir, jo uz šiem pasākumiem, teiksim, kāds aizmirsīs riteni pieskrūvēt vēl kaut ko, jā, tas ir forši, ja auto, tu būvē auto sportam, tad, ja nav pašām trailers, aizņemies traileri vai sarunā kāds čoms, izīrē traileri, lai kāds čoms aizved. Uz pasākumu dienām nekur nav traileri. Viena problēma ir tas, ka nekad, var atrast tāpat tagad arvien populārāk paliek degvielas uzpildes stacijās vispār paņemt, vai arī ir kaut kādi privātie, kas izzīrē, vai, teiksim, kaut vai tie paši. Labi, auto evakuators ir dārgāks pasākums, bet es domāju, ka ar čaļiem arī var uzzvanīt, hei, man vajag uz pasākumu. Pirmkārt, jūs pareklamēsiet sevi, ja jūs man aizadīsiet, jo tavs tralis stāvēs pasākumā. Domāju, ka lielākā problēma ir tiesību trūkums B kategorijā. Tas ir tas, ko es gribēju teikt, bet biju aizmirsis. Jā. Jo viņus arī starp citu stādina un pārbauda tiesības arī uz traileriem. Bet tās tiesībām jābūt. Arī, tas pats attiecās arī uz B kategoriju. Tu nevar iekšā, tad tu esi vainīgs. Tieši tā, tu jau nevar tagad pēkšņi pateikt, hei, uz mehu dienām Jelgavā viss ceļas attīstības noteikumi tiek atcelti. Braucat ar ko gribat, kā gribat un kur gribat. Tomēr tas pasākums ir pietiekami liels, es domāju, tāpēc arī tur ir tā kontrola, kad, lai nebūtu tā, ka šausmīgi bīstams mašīnas braukā. Protams. Tā, tagad mums ir vienā komentārā 4 jautājumi. Iesim pa vienam lēnām klāt. Kas jauns ir nācis klāt? Salīdzināsim, es domāju, ka neņemsim ar vecu, paņemsim ar pagājušo gadu. Vai ir kaut kas jauns? Tātad tās primārās lietas, kas ir nākušas klāt, ko jūt arī apmeklētāji, ir tas, kad mums ir piekdienā Pastsalā pasākums. Tas ir tāds lielākais. Un tad tādi, es teiktu, sīkumi, kad var nopirkt biļetes jau iepriekš pārdošanā, lai neveidojās rullītī tik šausmīgi lielas rindas pie kases, un tāpat tās, kamēr mēs iesitam un tā tālāk iedodam to biļeti, un nopērc internetā, atnāc, tevi noskanē, iedod aproci, lēž iekšā. Un arī tas, kad beidzot pasākumā var maksāt ar kartēm. Super. Linku ieliksim aprakstā, ja kāds gribēs biļetes nopirkt, būs aprakstā lejā links uz biļetēm. Nominācijas vai kādas ir mainījušās? Es teiktu, kad ir palikušas visas vecās, tāpēc, ka par to ir atbildīgi disciplīna galvenie organizatori, bet cik es esmu pārskrējis pāri visiem nolikumiem, tad varbūt kaut kādas simpātijas kaut kur ir nākušas klāt, bet vēl ir ātruma aplī un driftā, ja nemaldos, nācis klāt jaunais talants nominācija. Tā kā tas ir tas, ko mēs skatāmies no malas, ka mēs redzam, teiksim, kad kāds jaunais ir atbraucis, un varbūt viņam tā tehnika netik ļoti kā sabūvēta ir, vai tajā brīdī kaut kas nojūg, stresā nesajūg, tad viņam būs tāda mazā balviņa. Mierinājuma balva. No sērijas, jā. Nebūtu mierinājuma balva, bet ja viņš atbraucis ar kaut ko, un viņam sanāk, kaut kas saplīst, tas jau ir, Jā, jo pagājuši, bet, teiksim, mums ātruma aplī no atbalstītāja tragadēja bija sporta stūrīte. Tad arī viņi paši skatījās uz vietas, tā kā kamerētu viņi iedot, un tad vakarā mēs iedavām, lai čalim veiktos un viss būtu foršāk. Bija smaidiņš, ja? Protams. Šāda veida balvas man visvairāk pašam simpatizē, kad ir, teiksim,
ir viena veida sponsors, ka tu aizēji pie sponsora, pasaki, hei, iedod man kaut kādu balvu, viņš tev tur atmet kaut ko, un tad tu pats iedod, bet tas, ka, teiksim, tā kompānija pati iesaistās, viņi atbrauc paši uz vietas, tā ir reklāma viņiem, tas ir forši, jā. Bet, ka viņi reāli paši nosekojuši līdzi, un ja viņi vēl paši pasniedz to balvu tam cilvēkam, tad vispār ir forši. Tā ļoti... Tas arī ir vairāk nekā tev, teiksim, iedot 1., 2., 3. vieta, kur, cilvēki tiešām ir vai, teiksim, ieguldījuši lielu naudu vai ko, bet to balviņu tu vari dabūt arī atbraucot, teiksim, varbūt tev nav tās iespējas tik liels, bet tu tāpat centies un dari, un tāpat tevi novērtē. Turpinot par sponsoriem, cik viegli vai grūti ir ar sponsoriem? Es teiktu, ka ar katru gadu paliek arvien grūtāk, tāpēc, ka, ja kādreiz bija tā, ka tā sponsorēšana gāja tā, ka, jā, mūsu logo ir jūsu afišā, tad tagad jau, es teiktu, ka katram uzņēmumam ir savs tas profils, teiksim, Instagramā, TikTokā, Facebookā, kur viņi paši jau savā veidā reklamējās, un vēl tas, ka pamainījās likumdošanā ar visiem tiem sponsorēšanas lietām, viss, kad, tā kā ar katru gadu tā interese ir vien mazāka un mazāka, bet, protams, ir tādi, kuri jau atbalsta jau 20 gadus mūs, un kad mēs pie viņiem ejam, un viņi saka, jā, vai forši, ir kaut kādi, kas nāk katru gadu klāt jauni, kaut kādi mazie uzņēmumi, netik mazi uzņēmumi, tāpat tās, mēs arī esam tikai cilvēki, mēs nevaram apzināt pilnīgi visus Latvijas uzņēmumus. Un varbūt, ja kāds ir aizmirsts, paši mums uzraksta, kas arī ir īstenībā ļoti forši, nebieži, bet tāpat tās ir kaut kādi cilvēki, kas, hei, tā kā mēs esam tas un tas, mēs gribētu pie jums būt. Tas jau, man liekas, tas jau ir pasākumam augstākā pilotāža, ka kad tu sēdi un tev atsita e-pastu vai tev piezvana, hei, klausies, mēs pagājušajā gadā jūs atbalstījām, šogad jūs klusējat, mēs esam gatavi arī jūs šogad atbalstīt, kāpēc jūs mums nerakstat? Mums ir arī tādi, protams, bet ir arī tādi, kad jā, mēs tur pagājušajā gadā varbūt nebijām tik lieli vai nebija tāda iespēja, kad mēs šogad esam attīstījušies vai varbūt tomēr mēs varam šogad izplānojuši laiku, esam atbraukt pie jums ciemos, tā kā tas ir tā ļoti sirsniņu silda. Manuprāt, tas nozīmē to, ka jums ļoti labi strādā piesaist. Jo, loģiski, ka tu uzrunā uzņēmumu un nevienmēr uzņēmums, reāli finansiāli var to atļauties. Jā. Tev nākamajā gadā šāds zvans, tas nozīmē, ka jums ir ļoti labs piedāvājums, ka uzņēmums jūs uzrunājat uzņēmums. Jā. Vienkārši, ja viņi var, tad viņi to dara. Jo mums tā pieeja arī ir varbūt nedaudz savādāk kā citiem. Es neesmu ļoti interesējies kā ar citiem, bet mums ir tas, ka ja jūs jau kaut ko iedodat, mēs esam priecīgi. Mums nav tā, ka, teiksim, jums jāiedod tas. Kā es, piemēram, pagājušajā gadā, kad es biju vairāk par tiem atbalstītājiem atbildīgs, tad es, kā es teicu, kad mēs būsim priecīgi par jebko. Vai tas būtu, teiksim, 1 kuponiņš vai 2 vai finansiāls atbalsts, mēs par jebko esam priecīgi. Mēs tā arī neizvērtējam, ka tas mums iedeva to, tad mēs viņu tur tā pareklamēsim, un tas iedeva to, tad, no sērijas pat afišā neieliksim. Mēs cenšamies visus ielikt afišā un, tāds mazais pretīmnākšana no mūsu puses. Nav gadījies sponsoru konflikts savā starpā? Savā starpā mēs cenšamies tā kā izanalizēt paši no sākuma, vai nav tā, kad mēs konkurentu firmas uzaicinām. Jā. Es nesaukšu nosaukums, bet, teiksim, 2 spēcīgi enerģijas dzērieni. Jā. Pagaidām, storija enerģijas dzērieniem mēs nedrīkstam. Drīkstam. Neminot vārdā drīkstam. Protams. Nav disklēmers tev jāliek. Pastāvam, kā ir. Un pieņemsim 2 enerģijas dzērienu savā starpā. Jā? Es zinu, ka ļoti daudz autosportē bija skašķis par to, ka viens pārstāv to, un tāpēc viņš nevar braukt tādā komandā, jo to komandu sponsorē otrs enerģijas dzēriens. Vai jums nav bijuši tāda rīvēšanās savā starpā? Mums smieklīgi vai ne, bet tieši bija ar enerģijas dzērieniem šāda lieta, jo mums ir viens, nesaukšu konkrēti vārdā, ar ko mēs sadarbojamies jau ļoti ilgu laiku, un tad pagājušajā gadā mēs gribējām piesaistīt vēl papildus klāt kaut ko, bet tad uzreiz mēs izrunājam ar to pirmo uzņēmumu, ka mēs esam pateikuši jā, kad mēs uzrakstam, hei, mums nāk vēl klāt tas un tas, vai tā kā jums nebūtu nekādas pretenzijas. Un tad, ja jūs esat, teiksim, kā otrais palicis, kas, nepaspēja pirmais uzrakstīt, tad mēs izvēlēsimies tomēr to pirmo. Mums tādā ziņā ir vienalga, vai tas otrais sasolīs mums zelta kalnus vai ko. Ja mēs esam vienojušies ar kādu, tad mēs neuzmetam un ņemam to pirmo. Vīrs un vārds. Vīrs un vārds, jā. Vai ir idejas attīstībai vairāk un plašāk? Kaut kādā ziņā ir kaut kādas idejas, bet diezgan ļoti viss aprobežojās arī ar to trases izmēru un kāda tā trase ir.
Tā kā, un arī, manuprāt, mēs esam jau diezgan daudz ko salikuši iekšā tajās 2-3 dienās. Tā kā es pat nezinu, ko varētu vēl pielikt tādu klāt. Tā kā ir tās idejas, bet tad mums ir jāpievieno pāris stundas dienā klāt, lai varētu vēl kaut ko realizēt. Un vairāk un plašāk sanākt arī Jelgavā nav. Jelgavā Rulīts vienīgais tāda vieta, kur to var izdarīt. Jā. Mums arī ir gājušas runas par to, ka varbūt tā kā varētu pārcelties uz kādu citu trasi. Varbūt, tas ir uzreiz pilsētu mainīt, bet tad atkal pazūd tas, kad mēs esam tā kā no Jelgavas universitāte, un tad kādā sakarā mēs nerīkojam vietējā trasē, bet, teiksim, rīkojam kaut kādā Rīgas trasē. Tātad nākamais skatītāja jautājums īstenībā ļoti erudīt labs jautājums. Tā kā degviela sadārdzinājusies, nebūtu slikti ieviest degvielas sūknēšanu no bākas sacensības. Respektīvi, ka tu iemācies, kurš ātrāk izsūks otram degvielu? Jā, tikai vienīgais mēs varētu ūdeni sūkt, nevis degvielu, jo savādāk tur būtu ļoti daudz mediķiem darba. Jā, īstenībā nav slikta doma, jo mums arī katru gadu ir kaut kādas mūsu pašas veidotās mazās aktivitātes, lai cilvēkiem ir interesanti, teiksim, kaut kādos tajos pašos pārtraukumos vai, vienkārši atrauties no pašām disciplīnām, kad mēs uzorganizējam mazās stacijas, kā arī atbalstītāji mūsu tajā pašā Rulītī, tad īstenībā tas būtu labs tāds šī gada jauna atrakcija. Kurš ātrāk uzsūk, ne? Iedomājies tevi, bet to jau var Bet no kānas uz kānu vienkārši. Kā tev tur principā pa lielam tev jau interesē tikai, lai tu dabūtu to paštec, bet to var Tas arī jāmāk. To var iepīt. Iedomājies, ka tev ir jāizskrien līdz mucai, jāpaņem cauruli, jāieliek, jāuzsūk. Jā, kuras ābolā pa vidu vēl. Jā, tur var... Varbūt jāsarunā ar kādu atbalstītāju, lai atzen kādu fūri ar tukšu bāku. Nē, spēlēsimies ar ūdeni. Savādāk tas beigsies slikti. Fūrē pieliet pilnu bāku ar ūdeni. Kurš tu pēc tam to mazgās? Lai ir realistiskāk, lai ir tā fūra. Var drīzāk kādu kompāniju. Zinu, ka tās lielās kubu mucis ir. Jā. Bet tādu tīru nevis. Jā. Kups. Kups. Tā, nākošais jautājums. Vai būs kāda jauna disciplīna mehudienās? To mēs, man liekas, ka izrunājām pie... Jā, bet jautājums bija tāpēc... Mums tieši tik maz ir, ka... Vīrs un vārds uzdev jautājumu atbildam. Laikam, ka nē. Jo mums tieši ir tas, ka mums ir pazudusi viena disciplīna, diemžēl, lai mēs varētu sestdienā dot vairāk laika dragreisam, lai cilvēki var vairāk izbraukties, jo tas dalībnieku skaits dragreisā ir diezgan liels. Un tad beigās, ja nemaldos, mums pagājušajā gadā bija tikai 2 kvalifikācijas braucieni. Vai kaut kas tam līdzīgs, vai arī kaut kas ievilkās. Es tajā pasākumā esmu uz vietas, bet nogurums spēlē savu, jo tāpat tajā organizēšanā ir ļoti daudz tu ieguldies, un tad sīkākās detaļas nevar atcerēties vispār. Ašs jautājums par dragreisu. Es nepajautāju iepriekš. Vai, teiksim, es ar savu, nevaru pat aurās, bet rasu mašīnu tagad, man ir metināts redaktors, vai es ar tādu drīkstu piedalīties dragreisā? Ja tavs auto atbilst drifta nolikumam, tas arī šogad ir tāds jaunums, tāpēc, ka pagājušajā gadā bija viena tāda neliela konflikta situācija, tad mums dragreisa nolikumā ir tas, ka nedrīkst būt metināts redaktors. Drošības apsvērumu dēļ. Bet šogad mēs esam pakonsultējušies ar drifta komisiju un dragreisa komisiju un vienojušies par to, ka ja auto atbilst drifta nolikumam, tad, un, ja nemaldos, bija jābūt vēl licencē klāt, to var izlasīt kārtīgāk nolikumos, tad drīkst piedalīties. Ok, bet pēc šī gada noteikumiem vai pēc pagājušā gada noteikumiem? Drifta vai dragreisa? Drifta. Šī gada. Mēs katru gadu mēs esam tas pirmais, kas organizē oficiāli kaut kādu sacensību, bet mēs arī katru gadu cenšamies jaunāko nolikumu ņemt vērā. Okay. Tā kā driftā šogad būs jābūt klāt LED gaismiņām bremža un vienam spieķim iekrāsotam diskam. Tas jau nav, tas to jau fiks var uztaisīt, tas jau nav. Man jau gan viss gatavs ir. Man gan vēl ne. Otru mašīnu. Kas būs, tavuprāt, visvērtīgākais mehu dienās šogad? Vai kāpēc nolēmi pirmajā vietā piedalīties kā organizators? Jā, tas īstenībā ir arī ļoti labs jautājums. Tur divi jautājumi vienā, jā, bet kāpēc? Es sākšu ar to par to galveno organizatoru. Es uz mehudienām vispār esmu gājis, man tētis saslimdināja ar mašīnām, parādīja, kāds ir skrūvēt mašīnas, un tad mēs arī katru gadu ejam uz tām mehudienām.
Un vispār cenšamies apmeklēt autosporta pasākumus. Un varbūt tāpēc arī pats piedalos tajā autosportā, tā kā braucu. Un tad tas man ir bijis tāds, tā kā, es negribētu teikt, ka es aizgāju uz universitāti dēļ mehudienām, bet noteikti tas bija viens no iemesliem, kāpēc izvēlējos tieši Jelgavas universitāti. Un, jo es zināju to, ka man no sākuma īstenībā likās, ka Jelgavas tehnikums organizē mehudienas. Tas aizgāju uz Jelgavas tehnikumu uz mehāniķiem. Un tad es uzzināju to, ka tā nav. Nu, es neizņēmu dokumentus, protams, pabeidzu mācības. Un tad aizgāju tālāk uz jau LBTU mācīties. Un tad arī tagad sakrita visas zvaigznes tā, ka es esmu galvenais organizators. Es domāju, likumsakarīgi. Jā. Un tas pirmā jautājuma daļa bija par to, kas būtu tas šogad tas pats vērtīgākais. Es gribētu teikt, ka pasākums kā tā ir ļoti vērtīgs, tāpēc, ka mēs tajās 3 dienās esam iekļāvuši tik daudz iekšā no visa pa bišķītiņu, bet tajā pašā laikā tas ir diezgan daudz, jo es nezinu vēl kādu auto pasākumu, varbūt uz sitienu nevar atcerēties, kur ir gan orientēšanās, gan dragreis, gan ātruma aplis, gan skaistuma konkurss, gan drifts, gan, tā kā tik ļoti piepagots. Audio, jā, klāt. Lauraits. Jums arī bija. Jā. Mums autolimbo. Es domāju, man likās par kādu pasākumu runā, bet Nē. Jā, autolimbo, jā, mums ir auto skaistuma konkursu dalībniekiem. Autolimbo, lai mēs noskaidrotu zemāko auto. Tā kā tas ir tāds jaunums no pagājušā gada. Pagājušā gada mums bišķīt neizdevās viņš, tāpēc, ka tas bija kaut kas jauns un varētu teikt pēdējā brīdī iemests iekšā, bet šogad mēs esam piedomājuši vairāk pie tā. Un, mums vienā brīdī bija doma, varbūt mēs varam arī apmeklētājiem ļaut to piedalīties, bet sāktos šausmīgākais bardaks to, kad pilna trase ar apmeklētāju mašīnām, kāds varbūt neizdzen ārā, kādam kaut kas tek, un tad mēs esam atstājuši to, ka tikai dalībnieku starpā. Tad var ar drifta autiņu arī autolimbo piedalīties? Jā. Pagājuši gadu arī daudzi no drifta taksī brauca uz autolimbo. Jo drifta taksī mēs cenšamies uzrunāt tādas skaistākās mašīnas, kas ir, un arī es esmu pateicis to, ka nedrīkst drifta taksī braukt dalībnieki, kurš brauc tiešām pašā driftā, lai nerastos atkal kaut kādas priekšrocības, ka tu to trasi izjūti un tā tālāk. Un tas ir tie, kas piedalās drifta disciplīnā, nedrīkst piedalīties drifta taksī. Jā. Jautājums, kur atbildējām, bet kā mēs uzrunājām viņu tik maz, tāpēc kā radās mehudienas? Jā, mehudienas radās vispār kā fakultāšu dienas. Sākumā tās bija sporta spēles, kur piedalījās jaunieši ar sporta, teiksim tā, disciplīnām, kas ir kā basketbols, futbols, ar mašīnām vispār nekāds sakars. Un tad lēnu garu apauga ar to, kad ir jau liels pasākums, kur ir populāras disciplīnas pēc nolikumiem iekšā, un sākumā tie nolikumi arī bija tādi, kad no sērijas A4 lapa aprakstīt no abām pusēm, tad tagad mums ir tā, ka jau ir, pat cik arī mēs saskaņojam pasākumu ar Latvijas Autosporta federāciju, tad tas ir nopietnāk daudz visu. Nākamais jautājums, ko mēs jau izrunājām, bet pajautāšanas pēc ir jāpajautā, kas tur notiek ar tiem mentu reidiem katru gadu. Bet, to mēs jau policijas. Es rakstu jautājumu. Es saprotu. Jautājumā rakstīts menti. Jā. Un tad ir nākamais jautājums. Kāpēc mehudienās ir tik aizdomīgi lētas dalības maksas? Vispār nopelnat kaut ko? Tur ir tā lieta, kad mēs neejam uz nopelnīšanu. Mēs ejam uz to, lai mums pietiktu tīri nosekt visus izdevumus, kas mums radušies pašā mehudienu organizēšanas laikā. Un varbūt tāpēc arī tā dalība nav tik dārga, kā varbūt citur. Mēs jau izrunājām, ka tā ir bezpējas organizācija. Tāpēc arī tās cenas ir tik, es gribētu teikt, ka draudzīgas kabatai. Un varbūt tad arī cilvēki var pamēģināt, teiksim, ja viņš brauc driftā, varbūt viņš var uzbraukt arī ātruma apli. Jo, Labi, cik ir tā dalības maksa? Jā, es arī pilnīgi ietriģēju par to, dalības maksimums šogad ir 40 eiro dragreisā, ātruma aplī un driftā. Katrā 40 eiro reģistrējoties online, internetā, kas arī tagad mums ir jau nedēļu palaista un laikam nedēļa. Datumi jūg galvā, bet jā. Respektīvi viņi ir vaļā. Un ja tu, teiksim, esi aizmirsis, vai neesi bijis pārliecināts, var mēģināt braukt arī reģistrēties uz vietas, bet tur gan būs 50 eiro, diemžēl. Un, varbūt ne diemžēl, bet, teiksim, online mēs dodam tādu tā kā
atlaidīti, kad ir lētāk, jo tas arī mums nedaudz palīdz, lai mēs varētu pirms pasākumu kaut ko... Salikt darba kārtību, lai viss ir apmēram zināms, cik jums un tad, protams, vēl vajag vienreizējo licenzi, ja nav no Latvijas Autosporta federācijas, ko es gribētu atgādināt, lai paņem no ģimenes ārstas izziņas, lai nav tā, kad atbrauc un, es gribu paņemt vienreizēju licenzi un man nav tā ārsta zīme, tad, diemžēl mēs nevaram ļaut piedalīties. Un apdrošināšana klāt, bet tās tur bija kapeiks ap tā apdrošināšana, kaut 3,60 laikam. Un licenze? Licenze, kā kur, ja nemaldos, ātruma aplītie bija 15 eiro, dragreisā 30 eiro un driftā arī laikam 30, driftā toši 30 eiro, bet pa dragreisu es neatceros no galvas. Un cik ierobežots ir dalībnieku skaits? Sāksim ar driftu, tur ir 32 dalībnieki, lai mēs varētu smuki sabūvēt egli top 32, jo mums nav kvalifikācija. Mēs to kārtas numuriņu reģistrējoties izvelkam lapiņu ārā, un tad vienkārši eglē ir cipariņi, un tad attiecīgi, kurā vietā tu esi. Tā kā tas arī nav tāds, kad pēc kvalifikācijas rezultātiem mēs saliekam egli. Tā kā nedaudz tāds varētu būt, es teiktu to, ka pat interesantāk, kad nav tā, ka pirmais pret pēdējo kvalifikācijā brauc un tā. Loterija sanāk. Loterija, jā. Un, ja es kā reģistrējos, teiksim, es reģistrējos uz driftu, tad pilnīgi nekādas, es pilnīgi nezinu, kas man nāks pretī. Jā. Tā kā tu vari braukt pret pro braucēju, tu vari braukt pret iesācēju. Principā pirmais tandems jau var būt kā fināla brauciens. Jā. Varbūt, ja sacensībās tas būtu tiešām fināla brauciens, kas ir, pieņemsim Latviju drift, tad pie mums tas ir iespējams top 3-2 tā brauks. Bet, īstenībā jau arī Latviju driftā tu nezini nekad, kas tev nāks pretīm. Tā gan ir, jā. Jo kvalifikācijā var gadīties visādāk. Tas savā ziņā tik žēl skatīties, kad man liekas, ka bija pat pagājušajā gada sezonas vidū kaut kādu posmu, kad vadošajiem braucējiem kvalifikācijā kaut kas īsti neizdevās, viņš knapi pārāpās, ierāpās tādā top 32. Un pirmais top 32 pirmais brauciens ir reāli puikas, kas cīnās par 1-2 vietu. Mēs zinām tos vārdus uzvārdus, ka te gadījās, kurā posmā. Sports ir nežēlīgs, bet, fināla brauciens pirmajā top 32 braucienā. Bet skatām vismaz. Un ātruma aplīmums vietu skaits nav ierobežots, un dragreisā es nepateikšu cik, bet kārt jau reiz var ieiet vienkārši mūsu mājaslapā Mehudienas.lv, un tur ir nolikumi iekšā un nolikumos paskatīties. Un tad ir pēdējais skatītāja jautājums, kas ir, vai organizēšana notiek visu caur gadu? Es gribētu teikt, ka jā, varbūt tas aktīvākais organizēšanas periods ir kaut kādu pusgadu pirms pašām Mehudienām, bet, es teiktu, ka pēc Mehudienām jau visi sāk lēnu garu domāt varbūt kaut ko jaunu, kas varētu būt, vai nolikt jau galveno organizatoru, jo es zināju, ka es būšu galvenais organizators jau septembrī, un tad es arī sāku lēnu garu visu domāt. Skatītāji jautājums, mēs esam visus izgājuši. Bet bija vēl viens, kurš pazuda. Bija vēl viens, kurš es nezinu, vai viņš pazuda, vai mums likās, ka viņš bija, bet ir, labi. Viņš bija. Bija. Visiem ir tas mega jautājums, kāpēc nav auto izdzīvošanas sacensību vairāk? Jā, tur atkal ir nedaudz iz vēstures. 2017. gadā pieņēma Saeimā tādu likumu, kad jebkurš autosporta pasākums ir jāsaskaņo ar attiecīgo federāciju. Respektīvi, mums tā ir Latvijas Autosporta federācija. Mums tā ir Latvijas Automobiļu federācija. Viņiem tas nepatīk. Es ļoti saprotu, kāpēc viņiem tas nepatīk. Tāpēc, ka no drošības apsvērumu puses, kad tas galīgi nav droši. Tā kā, un vienīgais, ko mēs esam gājuši un centušies runāt par to, kad tuvākais, kas varētu atbilst vispār, ir folkreisa nolikums. Respektīvi, tev jābūt automašīnai ar dugām, bet, labi, es nepārzinu to nolikumu perfekti, protams, bet jābūt vismaz 4 punktu drošības jostām, Hansam, ķiverē, protams, atbilstošai uzreiz, lai ir tā, kad no sērijas tu apgāzies ar mašīnu, tu paliec beņķi iekšā, lai tev nekas nenotiek. Un tad jau attiecīgi visi radiatori nedrīkst nest iekšā salonā, kā mums to cilvēki darīja, kas ir ļoti nedroši, kaut vai tās pašas trubas, degvielas sistēmas, viss. Un beigās tas izstājās tā, ka tā mašīna jau izmaksā 3-4 tūkstoši, un man personīgi jau tad sāktu palikt žēl to mašīnu. Labi, ko es tev varu ieteikt šeit sakarā? Uzrakstīt vēstuli viņiem,
Jo tagad ir bijušas kārtējās vēlēšanas, un varbūt kaut kas ir, nu labi, it kā nekas nav mainījies, pārvēlēti visi tie paši, bet es tev ieteiktu komunicēt ar viņiem rakstiski, jo savādāk ir visu viena tānta teica, mēs tur runājām, bet tas ir tikai vienkārši uzrakstīja ģenerāla menedžerē vēstuli, ka jums, teiksim, ir interesi par tādu pasākumu, lai viņi kaut kādā, es nezinu, brīvā brīdī jums principā tas ir aktuāli uz nākamo gadu atkal. Nu, jā, bet arī nosacīti, tāpēc, kad, manuprāt, Latvijā jau ir pietiekami daudz tie neoficiālie derbija pasākumi, kur tās pašas izdzīvošanas, kas varbūt ir radušās tam dēļ, kad pie mums vairs tāda nav. Un tagad jau es gribētu teikt, ka cilvēki sāk aizmirst par to, ka tāda ir bijusi vispār pie mums. Tad varbūt tā ir paudžu maiņa vai kaut kas tāds, jo mums tas nav jau kopš... Nē, īstenībā mums bija pat pēc Covida vēl. Bet nu, tāpat tās cilvēki mainās, varbūt saprot, varbūt aizbrauc pie citiem ciemos. Un... Nu, jau arī tas trases īpašnieks, no kā mēs nomājam to trasi, nu, viņš īstenībā, godīgi sakot, arī nebija starā pēc tām auto izdzīvošanām, jo reķini tev pēc auto izdzīvošanas stāv 30 vraki, kurus kaut kad aizvāks, jo ir arī cilvēki, kas vienkārši atstāja to mašīnu, un, nu jā, mēs kaut kad no sērijas aizbrauksim pakaļ. Jums vajag tolmet atbalstītāji? Jā, nu, pēc pēdējās auto izdzīvošanā tā arī bija. Cik, nu, man zināms, varbūt arī iepriekš tā bija. Bet tur atkal sākās tāda neforšā puse, kad mūs naturāli apzaga. Bija tā, kad svētdienā notiek auto izdzīvošana kā pēdējais rulītī, un tad mēs aizbraucam mājās, atpūšamies pēc tā lielā pasākuma, un nākošajā rītā mēs atbraucam un konstatējam to, ka no mašīnām ir pazuduši akumulatori, diski, kardāni, puses, pat tādas lietas, tā kā, nu, svarīgās lietas. Nu, tās dārgās, teiksim, lietas, ko var ātri un viegli paņemt. Nu, cik no ātri un viegli, bet, nu, realizējumā pacienties. Jā, un tad tas mūs arī tā nedaudz pat ne nedaudz, bet sarūktināja, kad, nu, mēs cenšamies daram un atrodas kāds, kas pa nakti atbrauc un apzog mūsu. Nu, labi, zāgļi vienmēr ir bijuši, un tur tu neko nepadarīsi. Nu, jā, bet, nu, vairāk ir, jā, tas, kad, nu, pat cik jau ir tik liels robs bijis, kad mums nav tas vairāk, tad tagad atkal, lai no jauna to visu sāktu, tāpat visi zaļie un vispārējais, nu, tas arī viņiem nepatīk. Valsts dienas, jā, nu, tas ir traki, jā, jo tas Reķina, mašīnā ir eļļa, mašīnā ir degviela, mašīnā ir dzēsēšanas šķidrums, nu, pati mašīna. Šķidrumā var ūdeni vietā ieliekt, bet eļļa un degviela paliek tā vai tā, nu. Tur neko nevar izdarīt. Un neizbēgami kaut kas izcēs ārā šā vai tā. Protams. Protams, ka tur varētu vienoties, ka tas viss notiktu uz asfaltu, bet kurš tev dos tagad asfaltu, pa ko eļļu laistīt? Bet pēc tam jau tāpat tā asfaltā jau arī sasūcās tā eļļa. Nu, tur uzreiz absorbents virsū un var jau savākt. Nu, tas vēl vismaz ir vācami. Bet atkal tas notiek tā, ka, nu, respektīvi, tur tu apgāzies, piemēram, tur ir trakāk nekā tu apgāstos uz pļavas. Jo pļava druscītiņi vēl mīkstāk ir. Jā, uz asfalta tur atkal ir kaut kas cits. Nu, tas viss ir tāds... Ok, bet kur ir tuvākās sacensības līdzīgas, kas oficiāli notiek? Man izlaica Facebookā, es līdz galam īsti nesapratu un neiztulkoju, bet Igaunijā kaut kas tāds būšot. Ok, kad? Jāmeklē kaut kāds mājas bija. Varētu, varbūt, ja ir brīvs intereses pēc aizbraukt pasties, jo nav noslēpums, ka visi šitie autosporti, viņi jau, teiksim, nu, kā folkreiss mums ir aizgūts no tā, ka kāds kaut kur pasaulē redzēja, ka kaut kas tāds ir, un kāpēc nevarētu pie mums uztaisīt. Un tieši jau tāpatās, jo es neatceros, kuri no tiem pasākumiem, bet man viens pazīstams draugs brauc viņos. Nesauksim vārdos, tie pasākumi ir, viņi tur pa kaktiem notiek. Jā. Un tad, kad es viņiem saku, ok, bet, nu, ja jūs gribat to pasākumu celt gaismā, lai viņš ir oficiāls, nu, aizbraukt, teiksim, visi runā par to, ka Zviedrijā, Somijā tie pasākumi notiek. Nu, tad saņematies, aizbraucat uz to Zviedriju, uz to pasākumu, pieiet pie organizatora un pasakat, hei, mēs esam no Latvijas, mēs gribam pasākumu pie mums. Kādas jums ir prasības, ko jūs esat izstrādājuši? Nu, es domāju, ka cilvēki arī pat ne tikai padalās, bet viņi ar prieku atbrauktu un palīdzētu uzorganizēt to pirmo, jo tomēr es nešaubos, ka viņiem tās drošības visas ir tik advancētas, ka, nu, es šaubos, ka kāds kaut kur speciāli kādam darītu pāri, tikai lai notiktu pasākums. Nu, es domāju, ka viņiem arī tāpat ir tās pašas jostas vai kaut kas tāds, ar ko viņi tā kā pasargā sevi. Jo, nu, es ticu to, ka tādā pasākumā savainoties ir ļoti elementāri. Nu, vai tas pats variants, ka kāds uzmetina kaut kādu priekšā, kā mēs tur runājām, stāstīja. Nu jā, ir bijis, es redzēju kaut kādās bildēs, kad ir uzmetināts tā kā, krašbārs. Krašbārs priekšā, jā, viņš sacensību vidū ir pārlūzis, un tur ārā tikai divas dakšas, jā. Nu, tas taču, tad ir melns karoks un nost, viss, jā. Nē, vienkārši, jo, ja tas pasākums tiešām ir tik ļoti populārs un viss tik ļoti skums pēc viņu tiešām, grib viņu, jā.
Es pat domāju, ka tur varētu mēģināt izstrādāt kaut kādus skrūvējumos karkasus, kurus tu, teiksim, pēc tam no tā vraka var izņemt ārā un tikai salocītos elementus apmainīt. Nu, varbūt arī tas ir variants, jā, bet tur es domāju, ka ir jāiet arī jārunā ar Lafu, kā viņiem tas patiktu, kā viņi ņemtu pretī, kā tas tiešām būtu droši. Jo nevelti mēs arī ejam pie viņiem, jo tas viss jau ir drošība. Gan mūsu, gan skatītāju, gan dalībnieku, jo, tā kā... Skatītāju drošība tas ir cits stāsts. Saliec sieņķīpus, novelc lēns, pāris apsargs, kas viņus padzenā un viss ir ok, jā? Cimandi gadījumi ir arī protams, mums tādi, kad cilvēki sēž kokos, tā kā vārnas bez mazvai un izdzīvošanas lauka vidū, un nevar viņus dabūt lejā un vienkārši apstādina sacensības, jo, tas nav droši. Kā viņš tur tika augšā? Aizskrēja un uzrāpās. Ir viens labs video no rallija. Kā rallijā, teiksim, kārtīgos kokos cilvēkiem ļauj sēdēt. Vienalga, tur tas apsargs arī, viņš ir bezspēcīgs. Jā. Un tad ir viens vidīgs, kur čalis sēž kokā, sporta auto taisnā tēmējumā trāptanī kokā, un tas skatītājs no tā koku uz tā sporta auto kāpat virsū. Tur jau tā lieta, varbūt tas skatītājs pat nepadomā par to, kādas varētu būt tās sekas. Viņš izdara, viņam liekas, ka viņš baigi varenais, viņš ir uzlīdz tajā kokā, bet tiešām, ja tā mašīna ietriecās, tur, pa lielam es gribētu teikt, ka organizators par to ir atbildīgs. Tur vienkārši ir apsardzes jautājums, tur nav variantu, bet es domāju, ka tur var kaut ko izdomāt, bet es saku, tad visiem tiem, kurus es esmu uzrunājis, kas tur piedalās, tad es saku, bet aizbrauciet. Es jau neko, es saku, pie tādas attieksmes loģiski, kad nekas nebūs. Es domāju, nevelti mums tas pasākums arī ir izdevies izaudzēt viņu tik lielu, tāpēc, ka mēs sadarbojamies ar to Lafu. Un, ja mēs nesadarbotos, tad iespējams mums būtu tas pats mazais krūmu gongs variants, kur piedalās tikai studenti, bet mēs pat cik esam sadarbībā jau ilgus gadus, tad tik lieli mēs arī esam, cik esam izauguši. Īstenībā jautājums, kurā brīdī jūs aizgājat tā kā komerciālo ceļu? Es uzskatīsim to, ka varēja kāds ārpus studentiem piedalīties. Atceries, ja tev nav nejaušas? Nav, to es neesmu, diemžēl, noskaidrojis, bet pēc afišām skatoties, tas bija apmēram kaut kāds 2008-2009 gads, kad ne tikai studenti jau piedalījās, bet, tika pasaukt, labi, es domāju, kad arī agrāk tika pasaukt kādu tur, man čoms grib atbraukt, labi, lai brauc no sērijas, bet tā, kad oficiāli visi bija kaut kāds, 9., 10., kaut kas tam līdzīgi. Jā, tā sanāk, kā man čoms var atbraukt, kāpēc mans čoms nevar atbraukt? Jā, un tad jau čoms. Es braucu uz balīti, un tas bija 18, 19 gadi, un vai var paņemt savu draugu līdzi? Tad, ja paņem katru savu draugu līdzi, tad jau tas pārvērš. Es esmu bijis balītē, kurā es knapi pazīstu vienu cilvēku. Man liekas, mēs visi tādā esam bijuši. Un tajā brīdī arī sākās visi niknē nolikumi. Cik niknē, bet tas, kad jābūt nolikumam, kad nevis tur mēs studenti savā starpā sarunājam, kad vai nedaram tā un tā, lai viss būtu godīgi, bet tiešām ir uzrakstīts uz lapas nolikums, kuru tu neizpildot nevari piedalīties sacensībās. Un arī ir tiesneši. Jā, protams, jā. Man jautājumi vairāk nevis apmēram plus mīnus visus saprats par mehu dienām. Es arī, bet es zinu vēl vienu lietu. Mēs tur būsim uz vietas. Jā, mēs tur būsim. Jā. Esam izgājuši kontaktu. Un forši, kad brauc jauni cilvēki pie mums ciemos, par to ļoti priecājamies. Tā kā, jā. Mēs būsim gan kā Rūts, gan vienkārši kā Artis un Mārtiņš. Jā. Vairāk jau visu sādi mēs būsim. Jā. Papļāpāsim. Kaut kur varētu noteikti arī jūs satikt. Būsiet nobāzējušies kaut kur? Gan jau, tu redzēsi. Piekdien pasta sala. Jā. Sestdien, svētdien rulītī. Īstenībā man ir baigā galva domā, kamēr... baigā doma galvā. Tā kā es sācis būvēt jaunu mašīnu, varbūt jāmēģina paspēlēt tai pasta salai, kas te palicis mēnesis ir apmēram, jā. Man viena no abām mašīnām arī šodien pat vēl nav nokrāsota. Man labā ziņa tāda, ka man nav jākrāso, bet man jādara pilnībā viss pārējais. Jā. Tādā ziņā. Slieksnis nav? Tas ir vienīgais, kas tur nav. Es skatījos, tur arī ieplūdes kolektors nebija. Viņš tā aizmugurējās krāsli. Nav izplūde, nav ieplūdes kolektors, jāved strūklot visa piekare. 5 nakts un gatavs. Jā, no sākuma jāizjauc ārā ir. Jā. Tas ir viens vakars. Tas ir viens vakars, jā, principā. Tagad būs arī tā, ka mēs pabeigsim šo sarunu. Es novācu visu nost, atpakaļ iestumju mašīnu un sāku jaukt ārā. Jā. Bet ar tevi mēs vēl parunāsim sezonas beigās. Par to, kā tev gājušajā sezonā. Ok.
sarunāt. Mēs galīgi jau piemirsām, mēs tā aizrunājāmies. Mums ir 2 ielūgumi uz mehu dienām, un tūlītās Mārtiņš pārlasīs visus komentārus. Varbūt viņam jau ir galvā. Es tu pameklēšu ātri, kur ir tie komentāri. Man arī ir jau. Okay. Vai ir kāds, kas tev likās interesants? Pēc sakot, tev jau jāizvēlās. Ne interesants, bet tev pašam jāizvēlās. Laikam jau tas interesantākais, manuprāt, ir tas jautājums, kā vispār radās tās mehu dienas. Jo es nezinu, manuprāt, cilvēkiem vairāk ir palicis atmiņā tas, ka tas ir tāds, bezmaz vai standarts, kad reizi gadā ir tās mehu dienas pavasarī, bet neviens jau, īstenībā, godīgi sakot, es līdz pagājušās nedēļas beigām konkrēti arī nezināju visu. Protams, gāja apkārt kaut kādas runas, ka tur sākumā bija sporta spēles, nevis autosports vispār tur nebija iekšā, kad autosports tikai lēnu garu parādījās un tā, bet tad es pastaigāju pa fakultāti, pameklēju kaut kādus cilvēkus, kas ir bijuši jau no tā laika, profesorus, un arī īstenībā atradu pat organizatorus, kas bija tajos laikos, un parunājot ar viņiem, radās lielākā tā skaidrība. Tā kā cerams arī tagad skatītājiem vairāk būs skaidrs, kā tas viss radās. Un, īstenībā ir arī neliela doma varbūt uztaisīt tādu mājaslapā mūsu sadaļu, Mehu dienu vēsture, kur varētu savākt, tiešām sazvanīties ar iepriekšējiem organizatoriem, varbūt kādu dalībnieku veco dabūt, un tad varbūt arī kaut kādu mini rakstveida interviju uztaisīt, tā kā, lai pastāst, kā bija tagad un kā ir tagad. Zelta slēju ar visu Mehu dienu organizatoru bildēm. Jā. Jo mums arī ir tas, kad iepriekšējiem organizatoriem ir bezmaksas ieeja pasākumā, un tad, pat cik tie cilvēki mainās katru gadu, mēs nevaram, teiksim, pateikt, kurš bija, kurš nebija, un tad īstenībā nesen runāju vēl ar vienu no vecajiem organizatoriem, kad viņam tur bija jāiet un 10 minūtes jāstrīdās bezmaz vai par to, ka viņš ir bijis organizators un ka viņam ir bezmaksas ieeja. Un vispār jaunie pat nezināja to, ka tāds fakts pastāv. Jā. Tad 2 ielūgumus uz mehu dienām mums iegūst Ričards. Ar Ričardu mēs Instagramā sazināsimies, es tā saprotu, jā. Kā radās mehu dienas. Jā, tas mums ir Ričards Neicenieks. Es ļoti ceru, ka es pareizi. Tas ir labi, tas ir ļoti labi. Jo savādāk būtu ļoti stulbi, kad bija viens jautājums no arī drauga, kurš arī ir pašpārvaldē. Viņam tie ielūgumi varbūt nebūtu nemaz tik noderīgi. Tas bija par tām policijas mašīnām, kas katru gadu sagaida. Tas arī ir īstenībā labs jautājums, jo tā plašākai publikai, mēs tā kā esam centušies nodot to ziņu, ka tas nav mūsu pirksts, bet varbūt tagad vairāk cilvēku sadzirdēs. Tas saka, kā jau es tad teicu, kā organizatoram var būt pirksts, kad pirms pasākums stāv policija, kas aiztiek viņu dalībnieku. Nav loģiski. Labi, paldies tev par sarunu. Aprakstā mēs atstāsim visu nepieciešamo informāciju gan uz mājaslapām, gan kur biļetes var nopirkt, gan visu. Un tad jau tiekamies Mehu dienās. Paldies, ka uzaicinājāt. Paldies, ka atnāci. Tiekās.